Ar katru gadu lauksaimnieki vēlās savus šķirmēslus, pieejamos šķirmēslus izmantot efektīvāk, ražīgāk, pareizajās devās, vajadzīgajās devās, vajadzīgajos brīžos, tieši augam vajadzīgos brīžos, un pēc iespējas ar mazāku slāpekļu zudumu. Jau 2010. gadā ar Agro iepazina Roy Lamas firmu, Nīderlandes firmu, kura tieši specializējās šļūteņu sūkņu sistēmā tieši darbā ar šķirmēsliem. Iestrādes agregātā, sūkņu savienojumā ar šļūtenēm un tālāk aizvadīšanā. 2013. gadā, jau tas nozīmē 12 gadu atpakaļ, ar Agro iegādājās pirmo iestrādes agregātu un izveidoja pirmo brigādi. Pirmo sūkņu šļūteņu brigādi ar Roy Lama Condor iestrādes agregātu. Un ko tas nozīmē brigāde? Brigāde sastāv no sūkņa ar traktoru, iestrādes agregāts ar traktoru, spoles, šļūtenis, kompresors, konteiners. Par to visu mēģināšu šodien ātri un vienkārši pastāstīt, kā tas darbojās un kas tad ir vajadzīgs un kas tad ir svarīgākais. Viss sākās ar to, ka šķirmēsli no lagūnas vai konteinera tiek piegādāti sūknim. Sūknis, centrbeidzes sūknis, kuram nepieciešami 180-200 zirgu traktors, pat 220 zirgu traktors, ir mēģinājumi bijuši šo sūkni darbināt ar 150 zirgu traktoriem, bet tad jārēķinās ar krietni lielu traktoru noslodzi un arī palielinātu degvielas patēriņu. Lai vieglāk uzsāktu procesu, tieši sūknēšanas process, kā zināms, centrbeidzes sūknis nedarbojās bez šķidruma, tāpēc ar nelielu vakumu sūkni, kuru darbina traktora hidrosistēma, tiek iesūknēts, šķirmēsli iesūknēti sūknī, piepilda to, un tad jau var sākt darboties šis centrbeidzes sūknis, var darboties, nāk tālāk pretvārsts, lai kaut kādā pauzes brīžos neaiziet viss atpakaļ lagūnā vai konteinerā. Pretvārsts arī darbojās divējādi, ka pirmkārt viņš kā pretvārsts, otrkārt arī darbinieks redz, vai tajā brīdī sūknējās, jo tad, kad sūknējās, tad šī te atspere palaižās un var redzēt, ka darbojās. Kā arī manometrs. Manometram 8 bāri, 8-10 bāri darba spiediens. Šim centrbeidzes sūknim vajadzīgi 1000 apgriezienu minūtē un, kā minēt, jaudīgs traktors. Un viss var sākties. Šis sūknis pūš sūknē, pumpē šķirmēslus pa šļūtenēm. Kā transporta šļūteni mēs izmantojam 5-colīgo šļūteni un kā darba šļūteni pašā galā, tur tuvāk agregātam izmantojam 4-colīgo šļūteni. Gan fiziķi, gan arī sūkņa meistari un visi pārējie arī vajadzētu saprast to arī, ka zināt, ka jo lielāks ir diametrs, jo ātrums ir mazāk, jo mazāk veidojās gar sieniņām turbulentā kustība, kas samazina plūsmu kopējo, un arī patiesībā ir tā, ka jo lielāks diametrs, jo efektīvāk un tālāk ar mazāku spiedienu var aizpumpēt šķidrumu. Bet mūsu pieredze rāda, ka tas 5 colu un 4 colu apkopojums ir tas labākais, liederīgākais šobrīd. Mēģināsim gan arī nākotnē pastrādāt ar 6-colīgu un varbūt ar 4,5-colīgo, bet mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi šīs šļūtenes uztīt. Brigādei, mūsu brigādēm parasti līdzi ir 2,5 km transporta šļūteņa 5-colīgā un 500 metri darba šļūtene. Šie visas šļūtenes tiek savienotas ik pa 100 metriem ar šādiem savienojumiem. Protams, šobrīd izskatās, ka tas ļoti viegli atdalāms ir, bet tad, kad viņas ir sagājuši kopā ar smiltīm un padaluši, tas maz tā un tik viegli. Šie savienojumi un ik pa 100 metriem ir ļoti svarīgi, lai sūknim būtu vieglāk, jo jācenšas vienmēr strādāt pēc iespējas mazāku šļūteņu daudzumu. Tas nozīmē, ja jums lauks ir tikai šeit vajadzīgs 500 metri, nevajag tos 2,5 km iztīt visus ārā nekādā gadījumā, jo tad ražība būs krietni mazāka. Lai šos 2,5 km un 500 metrus, tad kopā 3 km šļūteņu varētu aizvest, mēs izmantojam 3 spoles, kurā uzglabājam un uztenām un transportējam šļūtenes.
Spoles tiek piedzītas ar hidromotoriem, katrā galā viens hidromotors, te ķēžu pārvads. Protams, ir darba gaismas un arī gabrīta gaismas. Un ļoti svarīgi arī šīs lielās divas atslēgas no alumīna taisītas, lai būtu pēc iespējas vieglākas. Šādi brigādei vajadzīgi 2 pāri. Ar šīm atslēgām taisa vaļā un ciet šo savienojumus, un te arī ir viņi derīgi dažādiem izmēriem, sākot no 4 colu līdz 6 colu savienojumiem derīgi. Šīs 3 spoles ir arī jāiztransportē. Viena spole atrodas uz viena traktora priekšējās uzkaras, otra uz sūkņa traktora priekšējās uzkaras, un trešā parasti mums stāv uz konteinera. Šim spolēm ir iespējams arī ātrā tipa sakabe, jeb 3-stūra veida tipa sakabe, kas ir, kā kuram saimniekam ir ērtāk. Tad spoles ir nedaudz dažādi izmēra, ir XL, L un arī maziņās. XL spolē, jeb lielajā spolē ietilpt var kilometrs 200 5-colīgās vai kilometrs 6-colīgās šļūtenes. Tātad mēs esam iztinuši šļūtenes un uz lauka ar traktoru, ar agregātu, ar iestrādes agregātu esam uzbraukuši un gatavi darbam. Kāpēc Royal Lama Condor? Royal Lama Condor ar 12 metru darba platumu un ar 60 elementiem, iestrādes elementiem, mūsuprāt, ir efektīvākais, universālākais iestrādes agregāts, ražīgākais. Varbūt nevar teikt, ka vienkāršākais, bet ražīgākais un efektīvākais, universālākais gan. Tad mēs esam pielikuši sūkni pie lagūnas vai pie konteinera, iztinuši šļūtenes pa lauku. Spoles mums šobrīd ir tukšas, bet atceramies, iztīnām tikai tik daudz, cik vajadzīgs. Vairāk nevajag tīt. Un tiek šļūtene pievienota šim savienojumam klāt, bet šis savienojums nav tik vienkārši, tie iekšā ir speciāls gultnes, kurš ļauj šļūtenē grozīties, jo vienmēr šļūtenes velkot pa zemi, šī šļūtenes savērpjās, un tad ir jābūt iespējām viņām izgrozīties. Šeit ir ļoti svarīgs elements, tieši Condor elements, un kāpēc arī mums Royal Lama Condor agregāts patīk. Šis saucamais ratiņi bīdās pa šo te zobiem, pa dzelzs sliedi, pa dzelzs zobiem, ar hidromotoru palīdzību bīdās no viena gala līdz otram galam. Un viņš ir ļoti liels palīgs gan, kad jāapbrauc kāds šķērslis ir, novietotu šļūteni aiz sevis velkošo šļūteni, viņš novietot tur, kur jau esam paredzējuši, gan arī lauku galos pie apgriešanās mēs šo ratiņus pievelkam vienā galā un līdz ar to varam apgriezties vieglāk un arī lauku galus apstrādāt. Jo patiesībā, ja šāda ratiņa nav, tad nav šļūtenes, ar ko tas šļūtenim pietrūkst, un nav vairs ar ko strādāt lauka galos, apstrādāt lauku galus. Šobrīd šie ratiņi speciālai vizuāli parādīti novietoti šeit. Bet parasti darba procesā viņi ir vidiņā. Tad šķirmēsli tiek sūknēti par šīm šļūtenēm. Te atrodas bumbas ķērājs. Bumbas ķērājs ir arī svarīga lieta, kur tā arī ir. Bumbas ķērājs ķer bumbu, bet par to nedaudz vēlāk. Bet tālāk ir ļoti svarīgs lieta ir plūsmas mērītājs. Arī par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šķirmēsli tad nonāk pa šļūtenēm, nonāk un iziet cauri tā saucamajam smalcinātājam dalītājam. Smalcinātājs dalītājs, kā to arī saucam, viņš nedaudz smalcina un arī sadala, vienmērīgi sadala pa visām šļūtenītēm. Šādi ir 2 gabali smalcinātāji un dalītāji, un to masu nedaudz sasmalcina, bet atcerēsimies to, ka šis nav nekāds profesionāls, tur kaut kāds smalcinātājs, kurš spēj sasmalcināt visus koku gabalus, visus plēvis un visu tam līdzīgi. Tik traki gan ne. Tā kā te atradīsiet visus savus lagūnā un šķirmēslos estāšos koka gabalus, instrumentus, vai dienīgi, kas tik nav atrasts. Tālāk šķirmēsli tiek novirzīti pa šļūtenītēm, tiek novirzīti uz pašiem iestrādes elementiem. Iestrādes elementi kopā 12 metri ir darba platums, rīnstarbas ir 20 cm, līdz ar to
iestrādes elementi ir 60 gabali, savienoti pārī pa 2, un katrs šis pāris ir kustās gan pa labi, pa kreisi, gan arī uz augšu un leju atsperē, ja kāds svešķermenis ir. Disks 35 cm diametrā iegriež gropīti, atkarībā no augsnes struktūras un veida, un pēc tam zābaciņš smuki ielēj šajā gropītē, ielēj šķirmēslus. Darba dziļums ir sākot no 1 līdz 5 cm, 1 centimetru, nu, principā, labi, ja būs pavisam ciets, varbūt būs puscentimetrs, bet šī agregāta masa, kas ir 5 tonnas, 5,5 tonnas, tā pāriet visu masu pārliekam uz šiem te diskiņiem un līdz ar to arī iespiežam iekšā. Šo dziļumu, kas ir darba dziļumu, kā minēja, 1 līdz 5 centimetri, regulē ar uzkari. Viss agregāts ir 5 tonnas, 5,5 tonnas smags, un šie atbalsta riteņi kopā ar uzkari regulē tieši darba dziļumu. Un šie riteņi, atbalsta riteņi nav vienkārši atbalsta riteņi, bet ir savienoti, šeit pacēlājs cilindriņš ir savienots ar uzkaras cilindru. Tas nozīmē, ka ja mēs tajā brīdī, kad mēs uzkari ceļam uz augšu, tad atbalsta ritenis spiežās uz leju. Tādā veidā palīdzot un kopējot tā kā atbalsta uzkaras rokas kopējot. Un, piemēram, savukārt, kad vajag jums dziļāk, ja jūs nolaidīsiet uzkari, tad šie te atbalsta riteņi pacelsies uz augšu. Tātad šie atbalsta riteņi nav vienkārši atbalsta riteņi, bet tie arī ļoti noder pie dziļuma regulācijas. Jo Royal Lama Condor agregāts spēj strādāt gan arumos, gan sējumos. Patiesībā arumos, nešļūtos arumos šī šļūtene darbojās kā šļūce. Un var teikt, ka veic darbu 2 vienā. Jā? Ne tikai iestrādā šķirmēslus, bet arī līdzina lauku kā šļūce. Savukārt sējumos, zālājos, ko nevar izdarīt, kur nedrīkst strādāt ar šādu sistēmu, tas ir kukurūzā, sadīgušā kukurūzā, jo tad šļūtenes, kas velkās līdzi, tās lauzīs kukurūzu rapsī, lauzīs rapsi, kā arī graudaugos, ja jau ir stiebrošanās fāze, tādā gadījumā arī šo stiebrus lauzīs, velkošās šļūtenes nolauzīs. Bet visos pārējos gadījumos Royal Lama Condor agregāts ir izmantojums un universāls, jo šīs te 5 tonnas tikai, kas pakaļā nāk, tās vienu daļu uzņem traktors uz saviem riteņiem, otru daļu atbalsta riteņiem, pat līdz ar to arī pat ļoti slapjos apstākļos, mīkstā augsnē, tik un tā šis agregāts iet cauri un var strādāt. Kā minēju iepriekš, ļoti svarīgs elements šim Royal Lama Condor ir plūsmas mērītājs. Ar šo Royal Lama Condor var strādāt ar devu 20 līdz 120 kubikmetriem uz hektāru, bet plūsmas mērītājs ir tas, kas parāda konkrēti, cik tad jūs šobrīd ar kādu devu jūs strādājat. Darbības princips ir ļoti vienkārši, ka sūknis pie lagūnas vai pie konteinera visu laiku strādā uz pilnu jaudu. Tas nozīmē, ka 8–10 bāri. Plūsma ir maksimāli liela. Plūsma parasti mēdz būt 2–2,5 kubikmetri minūtē, bet kā minimums vajag 1,3–1,4 kubikmetrus minūtē, līdz pat atsevišķos gadījumos, ja ir materiāls tāds šķidrāks un atāms ir tuvs, tad plūsma var sasniegt 3 kubikmetrus minūtē. Nu jā, tātad plūsmas mērītājs nomēra, cita tā plūsma ir, nosūta datus vadības blokam traktorā, šajā gadījumā isobusam. Isobus to saliek kopā ar traktora ātrumu, un displejā parādās deva hektārā, kādu jūs šobrīd braucat. Un operatoram, kas brauc ar šo agregātu, atliek, mainot darba ātrumu, braukšanas ātrumu,
piedzīt tādu devu, kādu ir vajadzīgs, kādu ir noteikti saimnieks, agronoms un kāda tieši auguma vajadzīga. Un līdz ar to ir svarīgi, lai traktors spētu braukt ar ļoti maziem ātrumiem. Sākot no, ideāli būtu no puskilometra stundā līdz 5 km stundā. Ideāli pat būtu, kā būtu tā saucamā variokārba, ka traktors var mainīt ātrumu ļoti maziem solīšiem. Traktora jauda, tieši Condor agregātam, vajadzīga gan 200 līdz 300 zirgspēkiem. Visa pārējā vadība notiek caur elektrohidrovārstiem, jo ar traktoru šis agregāts ir savienots, tāda kā minēju, vienas šļūtene bija, hidroliskā šļūtene savienota interesanti ar atbalsta riteņiem, bet tā ir pilnīgi atsevišķa ar uzkari. Bet pārējais ir vajadzīga lielā pieplūde, un līdz ar to viss tiek vadīts iekšā caur sadalītāju elektrohidroliskiem vārstiem, un tiek pacelts vai nolaists vai regulēts vai palaists ratiņi, viss notiek ar atsevišķu vadību. Kā redzam, arī ļoti svarīgi šeit ir eļošana. Protams, šķirmēsli, zeme, dubļi, mitrums, un šeit ir iekšā gultnīši, līdz ar to arī tās mērēšana ir svarīga, un šis variants ir, kā redzam, ar manuālo eļošanu, bet ir iespējams arī ar automātisko eļošanu. Mums viena brigāde strādā ar manuālo, otra automātisko. Labumi, sliktumi ir, katram savi argumenti. Par manuālos ir teikums, ka es, kas mērēju, to visu redzu, kurā vietā kas ir. Savukārt par automātiskos mērēšanu arguments ir, es piespiežu pogu, man viss eļojās. Un laiks ietaupās. Tā kā tas ir, kas kuram patīk labāk. Eļošana, protams, ļoti svarīgi ir, un arī mūsu apstākļos, kā mēs ejam pakalpojumos, mums svarīgi, lai nākamajā sezonā būtu ļoti tehnika visa kārtībā, tad šos te gultnīšus katru gadu abas brigādes maina. Gultņu izmaksas ir ļoti minimāls pret to gadījumu, ja tomēr viņš ir sarūzējis un nav bijis iesmērījies un sabojājis sezonas laikā. Un otra vēl varbūt tāda svarīga lieta, par ko vajadzētu parunāt, ir automātiskais, jeb hidrauliskais aiztaisītājs, kur ir, kad lauka galos, piemēram, mēs paceļam agregātu un uz griešanos, tad šeit nāk ar hidraulisku cilindriņu aizspiedējs un aizspiež šos gumiņus ciet, un līdz ar to vairs tajā brīdī, kad mēs paceļam agregātu, vairs ne pilītis nenonāk uz zemes. Mūsu puiši ir jau profesionāļi, un to ir iemācījušies šo te pilīšu neapstāties un šīs pilītes visu laiku noliet tālāk. Ja? Bet tāda iespēja pastāv kā šie automātiskie aiztaisītāji. Parasti tiek jautāts, kāds ir darba resurss sūknim, smalcinātājiem, diskiem, šļūtnēm. Tad no pieredzes var teikt to sūknim darba resurss pēc mūsu pieredzes, strādājam pie dažādiem materiāliem, tie 200 līdz 300 tūkstoši kubikmetru, bet, ja gadīsies smiltis, un jums būs ļoti smilšains mēsli, kūtsmēsli, šķirmēsli, tad gan šis resurss sūknim var samazināties 10-kārtīgi, jo smiltis darbojās kā smilšpirs. Savukārt, smalcinātājiem dalītājiem vidējais darba resurss ir 150 tūkstoši kubikmetru, bet pēc pieredzes šie diski, darba diskiņi, tieši darba elementu resursi ir apmēram 10 000 hektāri, kas nav maz. Jāsaka, ka tajā brīdī, kad operators ir piešāvies visam darbam, iemācījies, apguvis savus laukus, zina, kā kuru vietu sadalīt, kā lauku sadalīt, kā apbraukt stabus, kā apbraukt meliorācijas sakas, tad šis ražīgums, darba ražīgums var sasniegt un pat pārsniegt 100 kubikmetrus stundā, kas patiesībā ir ļoti liels apjoms. Un šie 100 kubikmetru stundā, tas ir pat rēķinot vidēji ar visu pārtīšanos. Ko tad nozīmē pārtīšanās?
pārtīšanās nozīmē, ka apmēram ik pa 10 hektāriem vidēji jāpārliek transporta šļūteni un arī darba šļūteni jāpārliek tālāk, lai varētu turpināt darbu. Un parasti arī kaut kad pa vidu, atkarībā no materiāls, tieši par materiālu mēs runājam par šķirmēsliem, kāds viņš ir biezums, kāds viņam sastāvs, vai viņš separējās vai neseparējās, ik pa brīdim ir jālaiž tā saucamā bumba. Kā minēju, šeit ir tas bumbas ķērājs, kas ir ļoti svarīgs. Kā tu to bumbu laiž? Tad pastāstīšu par bumbas ķeršanu. Ko tad nozīmē laist bumbu, iztīrīt šļūtenes? Ik pa brīdim šīs šļūtenes, darba šļūtenes, transporta šļūtenes atkarībā no materiāla aizsērē, tā var teikt aizsērē, un līdz ar to ir jālaiž cauri bumba, švamme, mačalka. Bumbas laišana notiek it kā ļoti vienkārši. Attaisa te vaļā vāciņu, iemet bumbu, attaisa krānu vaļā, te nāk bišķi mainam citu vāciņu, laiž ūdeni, 200, 400, 500 litrus ūdeni un tādu gaisu. Kur tad ņemt ūdeni un kur ņemt gaisu? Tāpēc vēl mēs speciāli esam izveidojuši šādu te konteineri, kur viss ir vietā, kur viss ir uzlikts. Šeit ir kompresors novietots, šeit ir novietots ūdens sūknītes, kur mēs varam ūdeni paņemt gan no grāvja, gan no kādas ūdens tilpnes vienalga. Un šajā konteinerā ir speciāls nodalījums ūdenim, arī visas savienojumi ar sūkni, gan gaisa savienojums, gan ūdens savienojums. Kompresors nav jābūt jaudīgam kompresoram. Kompresoru vajadzētu 7000 litru minūtē ražīgums ar darba spiedienu vismaz 7 bāri, 7, 8, pat 12 bāriem. Un tāpēc tas viss ir novietots uz vienu konteineru. Un šī te garā dīstele ir nevelti tik gara. Tā ir tāpēc, lai pārbraucot pie citu klienta, uz citu objektu, uz citu lauku, ar šo pašu sūkņu traktoru to varētu izdarīt. Sūkni paceļ augšā uz rokām, uz atsaites rokām paceļ augšā, savienojās ar dīsteli, sakabi un var droši braukt. Un bez tam arī šajām konteinerim aizmugurē ir speciāla platforma. Trešajai spolē, kā minēju, viena spole ir uz sūkņu traktora priekšas, otras spole ir uz otra traktora priekšas uzkaris, bet trešā spole ir aizmugurē konteineram. Un tādā veidā mēs esam ļoti fleksibli. Konteiners parasti tomēr ir nepieciešams jebkurā gadījumā saimniecībā, jo ir lauki, kur ir jāpieved ar automašīnām. Ja šie lauki ir jums tuvumā apkārt lagūnai, tad konteiners nav nepieciešams, bet parasti tā nenotiek. Ir kāds tālākais lauks, kur vajadzīgs auto pievedēji, autocisternas, un tad šis konteiners ir vajadzīgs, kur autocisterna vadītāji pumpē iekšā mēslus un tālāk jūs darbojaties. Bet var arī tikpat izmantot uz vietas arī kādu citu klasisku konteineru, šajā gadījumā arī štapela konteiners 50 kubikmetru izmērā. Šis sūknis ir viens no vienkāršākajiem. Bauer sūknis ar traktora jogvārs piedziņu, vienkāršs, skaidrs, bet arvien vairāk saimnieki sāk interesēties par sūkņiem ar stacionāru motoru, tā var teikt, ar stacionāru dzinēju, kad ir viens konteiners, kur ir kā ritīgs sūknis, kur ir motors, atsevišķs dīzeļu motors ar tālvadību, un tad šo te sūkni pilnīgi brīvi viens darbinieks, tas, kurš strādā ar iestrādes agregātu lauka, vada no attāluma. Pārslēdz visus krānus, visu samazina, palielina apgriezienu, un tādā veidā iegūst to, ka to visu var darīt viens cilvēks. Bet arī šo vienkāršo sūkni, nosacīt vienkāršo, ir iespējams aprīkot ar to, ka traktorā ir tālvadība, un traktora apgriezienus arī var vadīt no attāluma cits operators, cits darbinieks. Piemēram, ja viņš tajā laikā ir citā traktorā un maisa lagūnu. Sūkņu šļūteņu sistēma kopā ap abiem traktoriem ir samērā ekonomiski beigās.
Tā vien šķiet, ka tur drausmīgi daudz degvielu patērē, bet ņemot vērā to, ka stundā ir 100 kubikmetri plus mīnus ražīgums, tad abi traktori patērē degvielu, ja pārēķina uz kubikmetriem 0,3, 0,35, atsevišķos gadījumos pat 0,28 litri dīzeļdegvielas uz kubikmetru. Un tas kopumā ir ļoti labs rezultāts. Jo ņemt vērā arī, ka, ja jūs strādājat ar šļūteņu sistēmu, tātad 2 km apkārtnē rādījusā, jo ap savu lagūnu, jums nav jāizmanto autoceļi, nav jāizdangā ceļi, smakas ir pēc iespējas mazākas un laimīgi kaimiņi un mierīgi kaimiņi. Strādājot ar Royal Lama šļūteņu sistēmu, jūs pamanīsiet, cik ātri krītās lagūnas līmenis un krātuves līmenis. Atradīsiet sūknī vai smalcinātājā visus svešķermeņus, kas jūsu lagūnā, plēves, gari, tā saucamie pakavi govīm, ko izmanto koka, jo tos nevarēs sasmalcināt ne sistēma, ne sūknis, ne smalcinātāji to nesasmalcinās, un to jūs redzēsiet. Vēl viens mīnus ir tas, ka šļūteņu sūkņu sistēmai nepatīk garie salmi, tāda pakaišiem, ja jūs izmantojat garus salmus, tad šis varētu būt traucēklis. Bet vēl viena ļoti svarīga lieta ir lagūnas krātuves maisīšana. Šis darba ražīgums, kā minēju, 100 kubikmetri stundā ir pietiekami liels, lai tas līmenis kristos ļoti ātri. Un ja jūs nemaisīsiet savu lagūnu, savu krātuvi, tad ātri vien izsūknēsies šķidrumu un biezumu paliks. Sākumā jūs būsiet nolējuši kaut kādu pavisam citu materiālu, citu sastāvu, un pēc tam būs ar biezumu, kurus pat nevarēs paņemt un pasūknēt. Mēs arī piedāvājam, ka nomā un arī paši izmantojam 7-metrīgo Joskina maisītāju, ļoti vienkāršu, kuru ir iespējams pagarināt ar vēl papildus 4 metriem pagarinājumu. Un šim maisītājiem ir jāstrādā burtiski visu laiku, kamēr strādā sūkņu sistēma, vai vienalga kādu sistēmu strādājot, vai sūkņu sistēmu, vai mucu, maisītājiem jāstrādā vienmēr pie lagūnas. Šis maisītājiem nemaz tik lielu jaudu nevajag. 70 zirgu būs bišķi maz, bet 80, 100, 120 zirgspēki traktors būs tieši laikā. Ja izmantojat pagarinātāju, tad gan bišķi jāpadomā par traktoru svaru, lai neceļ priekšgaisā. Bet maisītājs jāizmanto visu laiku un jāiemaisa kārtīgi, un nekad nevediet lagūnu bez maisīšanas, jo tas nākamajā gadā sagādās jums krietnas problēmas. Šoreiz, laikam, tas būs viss par šķidrmēsliem, par Royal Lama Condor šļūteņu sūkņu sistēmu, un novēlu visiem saimniekiem izmantot sev pieejamos mēslus tieši tad un tieši tik, cik vajadzīgs augiem, un lai jūsu raža būtu varen liela. Veiksmi!